Makšķerēšana 2025. gadā aicinu jūs uz ekskursiju pa Libra Lures stendu. Kā katru gadu pie mums atradīsiet uzticamos burciņus, kurās ir tarpiem līdzīgas ēsmas. Neticami efektīvs foreļu, asaru un arī sapalu makšķerēšanu. Arī šogad piedāvājam jaunumus Turbo War Mini, Largox, kā arī Flash Warp Unique. Pie mums atradīsiet arī Bass sērijas ēsmas. Nosaukums ir diezgan maldinošs, jo tās ir neticami efektīvas ēsmas lieliem asariem, kā arī vieglai zandarta ķeršanai. Svarīgi ir tas, ka šīs ēsmas ir pieejamas šādās paciņās. Pie mums stendā un labos makšķerēšanas veikalos atradīsiet ne tikai burciņas, bet tieši šāda veida iepakojumus. Libra Lures nav tikai tāda. Tagad mēs piedāvājam arī Vertical Pelagids sērijas ēsmas. Šogad mēs dodamies patiešām plašos ūdeņos, lai ķertu lielākos plēsējus, kādi ir zandarti un lielās līdības. Tāpēc pie mums atradīsiet arī 8 un 7 colu ēsmas. Šeit mums ir Embrion Twister 7 kolas. Tagad Librā atradīsiet veselas 4 sērijas – Trout, Bass, Predator, Vertical Pelagids. Tās ir ēsmas, kas radītas, lai makšķerētu lielākajās Polijas upēs, izmantojot vertikālo metodi vai arī parasti metodi no krasta. Ar tām varam ķert līdekas zandartus. Šīs ēsmas ne tikai ir ļoti rūpīgi izstrādātas, roku krāsotas, bet arī darbojas neticami labi, ko, starp citu, varat redzēt mūsu akvārijā. Lielākie Polijas ezeri, kā arī lielie ūdenskrātuves. Tagad arī jūs varat tos veiksmīgi apmakšķerēt, pateicoties Libra Lures zīmola ēsmas. Tādi modeļi kā Frog, Dead Fish, Glubjo ļaus jums efektīvi makšķerēt vertikāli. Mēs tieši stāvam pie stenda, uz kura varam atrast 2 mūsu jaunās ēsmas šai sezonai. Šī ir pirmā no tām Frog Quadrupoidāla. Ēsma radīta ar domu par vertikālo makšķerēšanu. Vertikālā pelaģiskā. Bet, godīgi sakot, mani nepārsteigs, ja maijā saņemsim daudz attēlu ar līdekām, kas noķertas parastā veidā, metot tieši ar šo ēsmas modeli. Sīkākās detaļas, piemēram, šīs kājiņas, bet galvenokārt šī aste, nodrošina, ka šī ēsma strādā pat pie vismazākā svara un vismazākās mūsu makšķeres spicītes kustības. Te mums jau ir Frog modelis, kas ir aprīkots ar āķi. Kā jau minēju, tā ir ēsma no Vertical sērijas, jo tā sakotnēji tika radīta tieši, lai ar makšķeres spicītes vieglu vibrāciju to darbinātu. Tad šī aste rada tieši tādas interesantas viļņveida kustības, kas visvairāk vilina pat vispasīvākos plēsējus uzbrukumu. Papildus kājiņu elementi arī dara savu darbu brīdī, kad ar šo gumiju nedaudz pātrinām tempu, makšķerējot ar meķiem. Tāpēc patiešām sagaidiet, ka maijā es iešu ar šo uz līdekām un noķeršu tiešām foršus eksemplārus. Ir vērts pievērst uzmanību tam, ka šeit ir plaša krāsu gamma, jo varam pielāgoties dabai. Ļoti neitrālas krāsas, bet varam atrast arī kaut ko spilgtāku, lai pielāgotos plēsējiem atkarībā no tā, kā tie pašlaik barojas. Otra ēsma, par kuru ir vērts pastāstīt, ir Blix Looktail ēsma no Vertical Pelagids sērijas. Tāpat kā ar Frog, arī šeit ir tā, ka šī ēsma man labi darbojās testu laikā, makšķerējot parastā veidā no krasta, bez nepieciešamības izmantot laivu. Arī šeit ir plaša krāsu izvēle. Vienkāršākie risinājumi ir vislabākie, tas ir pielīdzināšanās dabīgi sastopamajām zivīm mūsu ūdeņos. Šāda dabīga krāsa ļauj ēsmai it kā saplūst ar to zivju fonu, kas ir konkrētajā makšķerēšanas vietā. Tomēr tā spēj izcelties ar īpašo ēsmas kustību. Dažreiz zivīm, kā jau zivīm, ir vajadzīgs kāds īpašs stimuls, un šis stimuls, piemēram, var būt krāsa, kuru patiešām var redzēt no neticami liela attāluma. Starp citu, pavisam nesen pie mums bija Libra fans. Viņš palielījās ar skaistu zandartu fotogrāfijām, kas noķerti tieši ar šo krāsu. Viņš teica, ka tas bija netālu no Šķecības. Kam kastītē nav šīs krāsas, tas ir iekļauts. Poznaņā pirmo reizi var klātienē redzēt arī aklos maisus. Tās ir īpašas paciņas, kurās atradīsiet dažādas mūsu ēsmas. Mums ir veselas 5 versijas – Mix, Predator, Trout, Bass un Vertical Pelagids. Šādi blind bagi ļaus jums ne tikai ietaupīt nedaudz naudas. Iegādājoties šādu paciņu, jūs varat kādu iepriecināt ar dāvanu vai arī pats sākt piedzīvojumu ar Libra Lures zīmolu, lai veiksmīgi makšķerētu plēsējzivis gan Latvijas, gan citos ūdeņos. Šādas paciņas aizmugurē atradīsiet precīzu ēsmas aprakstu.
Visa krāsu gama, bet iekšpusē bez mānekļiem jūs sagaida arī mūsu suvenīri. Libra nāk pretī makšķernieku vēlmēm, un tagad mums vairs nav tikai tarpiem līdzīgu mānekļu, bet arī lieliski mazuļu zivju imitācijas mānekļi. Apskatīsim embrijos šādu 2 kolu mānekļu ļoti skaistā violetā opāla tonī. Šie mānekļi ir pieejami 2 un 3 colu izmēros, bet šogad būs pieejams arī 8 colu versijas, kuras, starp citu, jau varējāt redzēt. Turklāt šeit atradīsiet arī mazus, bet neticami efektīvus twister tipa mānekļus, kas lieliski darbojas arī foreļūpēs. Mazākais no Predator sērijas 1,75 kolas embrionu twister. Šis māneklis īpaši labi darbojas pavasarī, kad upē bieži vien viss, kas kustas, izņemot plēsējzivis vai tādas zivis kā sapale, ir tikai mazi mailīši vai kāpi. Ar šādu twisteri mēs varam noķert jebkuru zivi, kas barojas mūsu izvēlētajā vietā.